29. jūnijas 2025. noslēpums ir absolūti saistīts ar varu. Ja es izzinu kādu noslēpumu, tad es iegūstu varu pār to, tas man ļauj precīzi fokusēt savu gribu, un tad tā piepildās noteikti un stabili. Tas ir tas pats vecais, zināšanas ir spēks, znanija, sila vai znanija, svet, neznanija, temā. Materiālā pasaulē tas strādā nevainojami, bet garīgajā iespējams, ka mums tur daudzas zināšanas ir vienkārši nepareizas. Kopumā šis varētu pat būt viena no aksiomām. Jo līdz ar šo kļūst skaidrs, kāpēc tik daudz kas no mums ir noslēpts, te vienkārši ir runa par spēku sadalījumu proporciju. Un saistība ar to, ka viss jāpaveic paša spēkiem, dabīgi, ka varu tev neviens nedos par baltu velti. Un pa lielam, vēl saistība, lielāka vara ir saistīta ar labāku pašsajūtu, patiesa vara ir pozitīva un droša, atšķirībā no nejaušas un pārprastas varas, kas var būt emocionāli arī ļoti graujoša. Un var pat to iegūto varu nelietot, bet izmantot tikai to prieku, kas noteikti un likumsakarīgi pavada šo izziņas procesu, tas ir iegūstams šādā izziņas ceļā un procesā. Visam ir savs cēlonis. Pieņemts, ka tā ir bezmaz aksioma, bet kur ir cēlonis katrai konkrētai likteņa iedarbībai uz katru konkrētu cilvēku? Tas ir tik tālu atpakaļ katra atsevišķā, konkrētā notikuma cēloņa atpakaļ ejošā ķēdē, ka praktiski vienmēr it kā pazūd bezgalībā. Un vispārējā gadījumā jau vienmēr var pateikt, tā ir Dieva griba, tas ir tas cēlonis. Tā jau ir, bet mēs taču jūtam skaidri, ka tad tas jau vairs nav tas cēlonis, ko mēs domājām meklējumu, bet kaut kas cits, vienkāršots, vienkārši tāda kā atrunāšanās, izvairīšanas no pūlēm šo jautājumu godīgi atrisināt. Tātad tikpat labi varam teikt, ka mēs šajā gadījumā šo konkrēto cēloņu ķēdīti nezinām, vismaz dažus šīs ķēdītes posmus. Tad mēs esam mainījuši sarunas tēmu un nemanām esam pārgājuši pie jautājuma par savām attiecībām ar partneri dialoga ietvaros. Un te tas joks ir tas, ka partneris taču ir brīvs, un arī mēs paši katrs esam brīvi, un te ir tā, ka runāt par uzspiestību šajā situācijā nevar, vai vismaz nevar tā formāli un primitīvi. Atceramies Dostojevski šai sakarā, ņemam taču vērā, ka te darbojas lieli spēki un iespējas, un tiem nav grūti katra no abiem partneriem patiešām brīvo dialogu, brīvo gribu realizēt tādā tehniskā veidā, lai virspusēji tas tiešām iekļautos visās no ārienes novērojams cēloņu seku ķēdītēs. Tas attiecas ne tikai uz partneri, ko mēs pieņemam par spējīgu to izdarīt, padarīt savu brīvi izvēlēto mērķu realizāciju atbilstošu spēles noteikumiem, šajā nozīmē iekļaut šo lietu visas pasaules kopīgā cēloņu seku vienībā, bet elementāri parūpēties arī par savu partneri, lai mēs katrs šajā dialogā pa īstam būtu brīvi, kaut gan no malas vērotājam tas viss liksies kā aina, kur mēs abi, gan mēs katrs, gan pat partneris, esam spiesti darboties kā kādas lēles, piespiesti, dažādu dabas un citādu likumu valdīti.